grauds un zirga kungs. Vai tu brūnas nepārnāc? Nē, kas noticis uz mums mežā šādi? Mans vēzums apgāzās, citi aizbrauc, mēs mirgi palikām pēdējie. Neviens nepalika ne dzīvs, ne miris ar Albertu. Viss būs kārtībā. Ieva! Jānim uzkrita mežā virsū graudumais. Viņam vajag mieru atpūtu. Armijas formas tāpā ar medaļiem, taisni kā kaitinādam. Jā, es viņu arī graudi palika ceļa malā. Vēlāk aizbrauks pakaļ. Es nevarēju ne kustināt. Šausmas. Nevarēju. Paklusām katrs aizvestos graudus. Nē, viņiem vajag ambrāžu. Kā tu jūties? Sāp? Nepārāk. Nemelo. Nu, tad labi. Es jau baidījos, vai tik ribas nav laustas. Tu baidies par mani? Ne jau par sevi. Es jau negulēju zem graudumaisiem. Nē, Esei. Paliec vēl brīdi. Tā ir labi. Izstāsties, kas tad īsti notika, kur graudi palika, kur zirgi? Lai Jānis izstāst, es pie Jurīša aiziešu. Tu tikai gadiem noskaties. Nu, ņem viņu ciet. Bildini. Saimniece no viņas neiznāks. Bet par tevi gādās. Es neesmu mirgai pāris. Mūja. Nu, kādu princi te viņa sagaidīs? Bez mantas un ar bērnu pūrā. Edgaram tu viņu neļāva precēt. Bet man skapē? Nu, Edgars. Edgaram viss pasauli bija vaļā. Tu pa māju vien dzīvo. Man būtu ļoti labi, ja tu necenstos dzīvot mūsu vietā. Давай, иди, показывай, где это произошло. А? Где-то там, нет, чуть левее. Так ты говоришь, сколько их было? Я не знаю. Как ты не знаю? Ну, кажется, несколько. Так кажется или несколько? Сперва ранили уполномоченного, потом меня стреляли, слава богу, в мешки попал. Потом несколько выстрелов где-то там прозвучало. Тут все вытоптано. И трава вся в крови. Что, пойдем посмотрим, что там? Ну что стоим? Давай. Ух, кровь. Правильно идем. Свежая. Ну что, фронтовик, как брать будем?
Потихоньку или постреляем? Это дом моих родственников. Я не могу туда идти. Они подумают, что я вас привел. Разве нет? Ладно, если никого не найдем, простят, родня все-таки. А если кто-то будет, тогда не обессудь. Нет, я не пойду. Приказ не обсуждает. Пошли. Пошли. Жить. Давай, давай, давай. Жить. Пошли, пошли, пошли. Встань, живо! Живо, живо, одевайся! Одевайся! Так, все, дом чист, больше никого. Хорошо. Быстро, быстро, быстро! Bыстро, Давай, давай. Nu, gnīdu sugas ievadēja paņēma. Par gnīdu tu esi palicis. Давай, 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 давай! Sarkano līdzskrējēji, žēl, ka tev nenokņiem. Живо одеваться! Забирайте его. Давай, 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 давай. Помогай, помогай ему. Проверь, может быть, в погребе кто-нибудь есть. Посмотри. Сейчас. Живо, 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 живо. Ну что встала? Помогай ему. Все, больше никого. Хорошо. Все, все. Давай, давай, шевелись, подло. Пошли. Пойдем, хорошо поработали. Пошли, пошли, пошли. Пошли. Ну, куда теперь-то? А? Лошадь с Поволжской почты осталась. Зерно надо сдать. Правильно. Хлеб фронту нужен. Эх, нравится мне твоя старательность. Рядовой. Поехали. Albert, kur tu tik ilgi biji? Es jau domāju, ka tu esi miris, ka tu esi nošauts. Varbūt tā arī būtu labāk.
Nav prāta darbs staigāt apkārt ar visiem medaļiem pie krūtīm. Mūsu pusē tas nepatīk. Tāda garšīga zupa. Mūsu puse, viņa puse. Mēs neesam vienā pusē. Tev ir kaut kas jāiēd. Kad tu uzvelc to formu starp, tad izskatās tā, it kā tu būtu kopā ar viņiem. Sarkanie nāks ar savu kārtību, visu atņemt viņiem saimnieku, kad tad sacīja. Viņiem paprātam tikai nabagie. Bet ja visi būs nabagi, tad bats un vairāk nekā. Nu stāst. Liepa teica, ka Krievi ilgi nenoturēšoties. Un kā angļi un amerikāņi pagriezīšot stobrus pretējā virzienā. Kas notiks ar tevi? Tu gribi, lai es dezertēju. Un ja nu tie angļi, amerikāņi, ja viņi vispār neatnāk, ko tad? Visu mūžu man pagrabā slēpjas. Es baidos par tevi, Albert. Ja 3 gadus man lodas gājušas garām, tad arī pasargās līdz kara beigām. Un mani kā vecāki gadagāji mobilizēs pirmām kārtām. Es drīz atgriezīšos. Nu, vispār varbūt līdz frontē nemaz netiks. Mēs atgriezīsimies un saimniekosim. Kalps vairs neatļaus turēt. Paši tiksim galā. Jūs vīri varbūt arī tiksiet. Bet mēs ar Katrīnu, kad Dievs lopi dārzi. Mājas. Nu, kas tev ir šovakar, nu? Nu, ko tu tāds sašļuts esi? No, kur? Gulēsim. Nu, tu taču drīz aizbrauksi. Palikušas tikai dažas dienas un dažas naktis.
Festiļo, ja? Otru bērnu būs sameklējuši pa krūmiem straidītām. Domā, izsautē. Mēģināt, kāpēc tu par cilvēkiem vienmēr tikai ļaunu domā? Tāpēc, ka cilvēkos nekā laba nav. Ir. Laba ir tik daudz, cik katrā pašā. Ko es tādu sliktu izdarījis, kad Dzidra tā notika? Tā loga nebija domāta viņai, bet trāpīja. Nu, un kad zemi man iedeva. Bet kādu zemi? Nārbuļu. Un kad es būdu uzslēju. No nārbuļu kokiem. Atnāca vācieši un viss man atņēma. Un tagad es esmu kalps un rīko katrs, kam nav slinkums. Pat. Mēģināt, es taču tevi neizrīkoju. Es tikai palūdzu. Paldies. Paldies, paldies. Kas te iemācīja tik veiklapilīs cilvēkiem, ko? Atkal. Būru, zaļi vārdi, ļaunums ārā, veselība iekšā. Nu, re, atkal viena maišalniece. Nu, labi, vismaz, ka bez bērna. Es uz tiem bērniem nevaru skatīties. Tā liekas, ka viņi maizi nav redzējuši. Varbūt nevar. Atceries, ko viens stāstīja? Baltkrievija esot nodedzināt pa tīro. Visi pie bada. Avīzēs gan neko tādu neraksta. Nu, ēd. Mirga teica, ka es līdz vakaram neko nedrīkst ēst. Nu, labi, vismaz, ka mums ir ko ēst, un mēs vēl varam nelaimīgajiem iedot. Nu, nārbuļu apcirkņi nekad nav bijuši tik tukši kā šogad. Neizputēsim. Dodas devējām atdodas. Nu jau, maizes man ir žēl. Man tikai nepatīk tās maišalnieces. Re. Nu? Kautis neiebazā. Iekšā! Labvakar. Jūs, laikam, esat mājas saimniece Katrīna. Nu, Katrīna. Kā vārdu zināt? Tad esmu atnākusi beidzot. Citādi domāju, tā piekus būs ceļmalā jāguļ. Es esmu Veronika. Nu? Jūsu dēla sieva. No Krievijas. Sieva! 10 gadu ne čiku, ne grabte, sieva! Nu, nepaliek un ģēr to fufaiku nost un nāk pie galda. Sieva! Jā, mēs 30. gadā apprecējāmies. Un tad viņš jums rakstīja. Nē, tādu vēstuli neesam saņēmuši. Pēdējā bija bilde, kur viņš redzams palkavnieku formā. Palkavnieka, jā. Nu? 37. gadā Sīmani nošāva. Oi, dieniņ. Kāpēc? Par ko? Tad jau neprasīja. Kā tautas ienaidnieku, kā spiegu. Mans dēls spiegs? Nē, mēs viņu tikai uz labu esam audzinājuši. Zinu. Sīmans bija labs. Sīmans bija ļoti, ļoti labs. Bet toreiz tak viņš augstā amatā, tad vēl latvietis. Neprasīja pie sienas un viss. Oi, dieniņ. Labdien! Labdien! Ievu drīz būs gatavs. Tu varēsi nākt vai ciemosies? Nākšu, tūlīt. Ēdiet. Mazdēls uz pagastu aizbrauc. Taupījām siltu. Kā teiks viņa daļa? Nav mums nekādas daļas. Pašiem pietiek un pāri vēl paliek. Bet mums jau Baltkrievijā saka,
Latvija, Lietuva un Igaunija jau karš nav skārs. Te jau dzīvo kā paradīzē. Viens mazdēls kritis, otrs frontē. Klēti nodevām iztīrīja pa tukšo paradīzi. Kas man deguna lūdzu? Jā, drusciņ augstāk. Paldies. Nav par karstu? Tagad tev ir jādomā, ka tu esi jauna, skaista, tev nekas nesāp. Tu vari smiet un diet, un sirds tev prieka pilna. Tev ir jādomā tikai gaišas domas, tad slimība atkāpsies. Tā vecmāmiņa teica, un es viņai ticu. Kur lai tās ņem? Ka ir tik maz gaišo dienu bijis. Tev ir tā vaina. Tādēļ tev tirpst rokas un pirksti. Nekas, mēs dabūsim to slimību laukā. Re, kur mēs visi esam. Reku Vīķeņka. Nes, kur viņš tagad nabadzīņš, ak, Dievs. Jā, un redz tā Māra, ja. Es gribēju likt viņai vārdu Māra. Es jau esmu no latviešiem, no pirmā kara laika bēgļiem. Jā, bet Zaksā man pateica, nav tāda vārda, krieviem jāliek Tamāra un viss. Nē, nu tiešām. Nu tiešām, Sīmeni. Nu, Sīmens, es taču teicu, es tak neesmu nekāda mele. Ko te man no jums neko nevajag? Padzīvošu, atpūtīšos pāris dienas un iešu tālāk. Mīļo vadakli, nu tu vari palikt cik ilgi vien gribi. Nu, kur tu tādos trakos juku laikos iesi? Nevar. Man ir jāiet, man ir jāmeklē bērni. Redz, tad, kad Sīmani paņēma, ja, tad es aizbraucu uz Maskavu. Es gribēju viņus atrast. Un bērnus atstāju pie māsas. Un pēc pāris mēnešiem atbraucu, nav ne māsas, ne bērnu. Māsa ar vīru bija arestēti un bērni aizvest uz bērnu namu. Kādu namu? Nu, bet kā es gribu satikt un redzēt Sīmaniešu bērnus. Jā, bet orgāni klusē, nu ko es varu? Es katru gadu atvaļinājumā braucu, meklēju. Ilgāk jau nevar, kad jāiet darbā, citādi arestēs. Nu, redz tādi likumi. Necilvēcīgi likumi. Kaut arī kara laiks. Kas viņiem par cilvēku? Cilvēks viņiem ir tikai tāda maza skrūvīte. Kas skrūvīte? Nesaprotu. Padzīvos pie padomu varas sapratīsi. Nu, diez vai ir lietas, kur man ir cieta galva. Bet tu galīgi jau nogrusi. Acis jau krīciet, ko? Es tev tūlīt uzklāšu Ūves istabā gultu. Tūlīt. Tagad tu klausīsi man uz vārdu, darīsi, ko likšu, un neko nerunāsi. Būs labi. Ņem dzer. Un pie pirmā malka domā par to vietu, kur tev sāp. Pie otrā malka melns gārnis paņem tavas sāpes, knābi un aiznes prom. Pie trešā malka gārnis lido pāri purvam un iemet tavas sāpes akacīgā melnas čūskas.
tās nogrimst un vāks aizvars ciet. Kā ir? Tu taču aizliedz man runāt. Ja es jautāju, tad drīkst atbildēt. Kutina un knieši gribas smieties. Nu, attaisīsim aizkarus. Tu redz. Rīts jau klāt. Redzi. Bet brokastu mēs vēl nevaram dabūt. Visi guļ. Mammīte arī vēl guļ. Nu, ja tā jau ir. Tā jau ir ar tiem jaunajiem. Kad ir varēšana, tad nav gribēšanas. Bet, kad pienāk vecums, tad ir tā, kā ir gribēšana, bet oi, nav vairs varēšanas. Hopapā. Nu, padzersimies te ūdentiņu, ja? Un tad es aiziešu. Es aiziešu tev pēc maizes karoši, ja? Nu, apā. Nu, labs, vai ne? Oi! Oi! Kas te nu? Sāp viss maliņas. Es nezinu, ko tā mirga man vakar ir izdarījusi. Solīju ārstēt, bet sāp vairāk nekā jebkad. Kā? Un nemaz nevar piecelties, ko? Nu, kā tad tagad ar brokastīm? Nu, tak ciemiņš mājā. Ak, Dievs, es nevaru ne piecelties, ne zeķis uzvilkt. Vajadzēja ar tavai dēlu sievai tagad uzkūties. Nu, ko tu runā? Es ar visu nakti negulēju. Domāju. Jurīts tagad otrais atkal iesnaudās. Redz, viņi stāsta, ka Sīmanītis gribējis atgriezties mājās. Toreiz, kad visi taisījās braukt atpakaļ uz Latviju. Bet kas viņš te būtu? Kalps? Ja būtu jāiet meklēt darbu uz pilsētu. Mājas jau pienākus vecākam dēlam. Viņš jau nezināja, ka Pēters Amerikā. Kāda jēga domāt par lietām, kas vairs nav iespējamas? Liela jēga. Pēc Jurīša nāves Sīmans būtu saimniekojis. Ko tad man dēlu un es? Sīmanim izprecinātu. Vai tik tev tā jaunā vedekla nav sagrozījusi galvu? Varēs ņemt manā vietā. Es laikam uz mūžu par kropu pataisīt. Ej, nu. Es laikam būšu par daudz labi gribējis. Es jau biju tikai pēc apnīs. Dikti sāp? Ui, netiešām. Es tūdaļ iezieķēšu muguru. Paliks vieglāk. Nākamā sestdiena būs labāk. Dievs, tik ilgi es neizdzīvošu. Izdzīvos. Man jāatkopjas līdz tam brīdim, kamēr Alberts atgriežas. Es taču nevaru būt tāda kā vecene. Alberts vakar atrakstīja, viņš esot Rīgā. Oi! Nu, Uvis gan nav nekādu ziņu. Ka tik nebūtu ar viņu kaut kas noticis. Ar Ulu viss ir kārtībā. Kā tad tu to zini? Viņš atrakstīja. Tev? Kāpēc viņš tev raksta? Es nezinu. Pagriezies jau. Jā. Au!
Jāni, ko tu tur stāvi? Sasaldēsies. Viss kārtībā. Zemi uzārta, rudz iesēti. Tagad, lai gaida pavasari. Vasarā, lai Uve un Alberts sēž paši savā zemē. Vai tev nav žēl, ka tev daļa tagad mazāk? Pie šitās valdīšanas manti jau skaitās netikums vai kas pa ļaunāk. Žēl, ka visi lielie darbi padarīti. Nezinu vairs, ko iesākt. Atpūties. Kā tad sēdēt istabā, klausīties, kā mamma ar Veroniku ķidā dzīvi. Abas raud. Un pietika ar vienu vakaru. Bet tev gan tagad labi. Jūs ar mammu jau abas tagad labākās draudzenes. Tu jau draudzējies tikai ar akordeonu. Ļoti smieklīgi. Toties es esmu aizmirsusi, kā spēlē. Tavs dāvinātais sadeg un... Mēs tev iedošu savu. Tikai tev jāapsola, ka tu man uzspēlēsi. Šitā te dzimta bija bagātāka nekā mēs. Dēls viņiem jauns nomira. Paskat, kādu pieminekli uzlikuši. Jā. Jā. Tā viņš ir. Tā viņš ir, dzīvītē, tā viņš ir. Pa tiem gadiem tik daudz visa kā sakrājies, kad es vairs negāju cilvēkos, es Ievai labākās mantas gribēju piedāvāt, šī neņēma. Nu re, šito te kleitu. Vai tad slikta ko? Nu tak smuka. Viņai vecmodīga. Ņem. Re, ūmeņ laika drēbe. Ņem visu, nekautrējies, cik vien var aiznest. Tu tak nedod man tik daudz, gan jau Ieva pārdomās. Tak paskat, cik laba drēbe var kaut ko pāršūt. Viņi tādā nestaigās. Pirks jaunu. Nevarēs dabūt. Varēs. Beigsies karš un viss būs pa vecam. Tā jau bija arī pēc pirmā kara. Tik ne Krievijā. Jā, kādreiz, kad Sīmanīts dienēja, gan man bija 2 zīda kleitas un augstpapēžu kurpes bija vai. Bet pēc tam, kad Sīmanīti arestēja un sākās karš, visu labāko vajadzēja pārdot. Augstpapēžu kurpes man nav. Bet re. Cimdi un zeķes. Nāk ziema noderēs. Vai, kad tu zinātu, kā kādreiz, kad vīri gāja mežā, kā izgāja tās zeķes. Paklau, bet vai te jums tagad meža norma nav jāizcērta? Kas tad? Zināms daudzums kokmateriālu jānodod valstī. Nesmu dzirdējusi. Kā? No mūsu meža? Tā ka nebūs jūsu.
Mežs ir valsts īpašums un zeme arī būs valsts īpašums. Nu, nē. Tāda man labāk mirt nost. Ja Nārbuļu zeme vairs nebūs mana un valstī vajadzēs cirst no Nārbuļu meža, nē. Tad man te vairs nav ko darīt. Nav jau tik viegli nemaz nomirt. Tā kā Sīmanīte paņēma prom un kad bērni pazuda, es jau arī gribēju nomirt. Neko. Ir jādodas, jāmeklē Viķeņka, jāmeklē Tamačka. Būšu atpūtusies pie jums jau kā paradīzē būšu padzīvojusi. Paradīze. Jā, atlaid. Es tev nevaru spēlēt. Es visu mūžu esmu tev mīlējis kā suns. Beidzot gribu kā cilvēks. Apprecēsimies. Kaut rīt es uzaudzināšu tavu dēlu. Mēs nekad vairs nebūsim vientuļi. Ne tu, ne es. Izbeidz, Jāni, tu taču zini, ka es nevaru. Un es negribu. Es nācu pie tevis spēlēt. Tā. Lūdzu, ņem neko. Es nekad vairs nespēlēšu. Lūdzu, piedod. Es zinu, ka tu visu dzīvi esi mīlējusi Ūvi. Bet tomēr varbūt, ka... Izbeidz, Jāni. Bet, ja nu ar Ūvi būtu noticis tas pats, kas ar Edgaru, vai arī tad man nebūtu nemazākās izredzes? Ūve pārnāks, ko tu runā? Tu kaut ko zini? Ūve pārnāks. Jāni, uz kurien tu aizēji? Mēnard aizējas kūtlūdzu un apkop zirgus. To jau saimnieks pats, vai lūk viņa. Man jau šai mājā zirgus vairs neviens neuztic. Un vispār darba laiks ir 8 stundas, un es šokar gribēju kaut kur aiziet, bet tā kā es, vakariņas vēl neesmu dabūjis, tā lūk es... Uz savu būtu pie saviem bērniem tev jāiet nevis. Zini saimnieks, kur viņš katru vakaru iet? Droši vien būs brūti noskatījis. Kā tad? Ar biedriem biedroties. Un kas tur ļauns? Tu jau laikam neatceries, kā pirms kara pati biedrojies. Skrien! Saimniecis pats zirgus apkopšu. Tā, Mēnard, es redzu, ka tev vairs nepatīk, ja? Mēs bijām līguši līdz pavasarim, ja? Bet tas bija toreiz. Tagad ir tāda laika, ka kalps vairs nav kalps un saimnieks vairs nav saimnieks. Tā ka tu vari iet šodien pat projām, mēs bez tevis iztiksim. Saimniecis nekur netaisos iet. Ko nu pūlies? Vai tad es nebūtu apkopis zirgus? Ko tad lauzies un nenāc? Gribēju, lai saimnieci dikti palūdzas. Beidz dusmoties, Jadviga. Abi mēs esam kalpu kārtas. Abiem mums jāturas kopā. Saimniekiem savu kreņķi, mums ir savi. Kreņķi? Man nav nekāda kreņķi. Dzīve, roždārs. Jā, roždārs. Vai tu esi domājis, kā tu dzīvos tālāk? Kas man ko domāt? Precinieki jau vairs nenāks. Jadviga, es runāju nopietni. Sodīt, jā.
Četri vēji manī mīt, vēslota mūžas laukā, nevar vējus saslaucīt, vēslota mūžas laukā, nevar vējus saslaucīt, vēslotā mūžas laukā, nevar vējus saslaucīt. Un kur tad Alberts un zirga kungs? Vai tu Brūnis nepārnāc? Nē, kas noticis uz mums mežā šāds? Mans vezums apgāzās, citi aizbrauc, mēs mirgi palikām pēdējie. Neviens nepalika ne dzīvs, ne miris ar Albertu. Viss būs kārtībā. Ieva! Jānim uzkrita mežā virsū graudumais. Viņam vajag mieru atpūtu. Armijas formas tāpā ar medaļiem. Taisi kā kaitinādam. Jā, es mierīgi graudi palika ceļa malā. Vēlāk aizbrauks pakaļ. Es nevarēju ne kustināt. Šausmas. Nevarēju. Paklusām katrs aizvestos graudus. Nē, viņiem vajag ambrāžu. Kā tu jūties? Sāp? Nepārāk. Nemelo? Nu, tad labi. Es jau baidījos, vai tik ribas nav laustas. Tu baidies par mani? Ne jau par sevi. Es jau negulēju zem graudu maisiem. Nē, Esei. Paliec vēl brīdi. Tā ir labi. Izstāsties, kas tad īsti notika, kur graudi palika, kur zirgi? Lai Jānis izstāst, es pie Jurīša aiziešu. Tu tikai gadiem noskaties. Nu, ņem viņu ciet.
Bildini. Saimniece no viņas neiznāks. Bet par tevi gādās. Es neesmu Mirgai pāris. Mūja. Nu kādu princi te viņa sagaidīs? Bez mantas un ar bērnu pūrā. Edgaram tu viņu neļāva precēt. Bet man skapē? Nu, Edgars. Edgaram viss pasauli bija vaļā. Tu pa māju vien dzīvo. Man būtu ļoti labi, ja tu necenstos dzīvot mūsu vietā. Давай, команда! Собака со мной. Пройди туда посмотреть. Давай, иди. Показывай, где это произошло. А? Где-то там. Нет, чуть левее. Так ты говоришь, сколько их было? Я не знаю. Как ты не знаю? Кажется, несколько. Так кажется или несколько? Сперва ранили уполномоченного, потом меня стреляли, слава богу, в мешки попал. Потом несколько выстрелов где-то там прозвучало. Тут все вытоптано. И трава вся в крови. Что, пойдем посмотрим, что там? Ну что стоим? Давай. Ух, кровь. Правильно идем. Свежая. Ну что, фронтовик, как брать будем? Потихоньку или постреляем? Это дом моих родственников. Я не могу туда идти. Они подумают, что я вас привел. Разве нет? Ладно, если никого не найдем, простят, родня все-таки. А если кто-то будет, тогда не обессудь. Нет, я не пойду. Приказ не обсуждает. Пошли. Жить. Давай. Жить. Пошли. Встань, живо! Живо, одевайся! Так, все, дом чист, больше никого. Хорошо. Быстро! Быстро одевайся! Давай. No gnīdu sugas ievadēja paņēma. Par gnīdu tu esi palicis. Давай. Sarkano līdzskrējēji, žēl, ka tev nenokņiem. Живо одеваться! Забирайте его. Давай. Помогай ему. Проверь, может быть, в погребе кто-нибудь есть. Посмотри. Сейчас. Живо. Ты что встала? Помогай ему. Все, больше никого. Хорошо. Все.
Шевелись, падла! Пошли. Пойдем, хорошо поработали. Пошли. Ну, куда теперь-то, а? Лошадь с полоской почты осталась. Зерно надо сдать. Правильно. Хлеб фронту нужен. Эх, нравится мне твоя старательность. Рядовой. Поехали. Albert, kur tu tik ilgi biji? Es jau domāju, ka tu esi miris, ka tu esi nošauts. Varbūt tā arī būtu labāk. Nav prāta darbs staigāt apkārt ar visiem medaļiem pie krūtīm. Mūsu pusē tas nepatīk. Tāda garšīga zupa. Mūsu puse, viņa puse. Mēs neesam vienā pusē. Tev ir kaut kas jāiēd. Kad tu uzvelc to formu starp, tad izskatās tā, it kā tu būtu kopā ar viņiem. Sarkanie nāks ar savu kārtību visu atņemt viņiem saimnieki, kad tad sacīja. Viņiem paprātam tikai nabagie. Bet ja visi būs nabagi, tad bats un vairāk nekā. Nu stāsti. Liepa teica, ka Krievi ilgi nenoturēšoties. Un ka Angļi un amerikāņi pagriezīšot stobrus pretējā virzienā. Kas notiks ar tevi? Tu gribi, lai es dezertēju. Un ja nu tie Angļi, amerikāņi, ja viņi vispār neatnāk, ko tad? Visu mūžu man pagrabā slēpjas. Es baidos par tevi, Albert. Ja 3 gadus man lodas gājušas garām, tad arī pasargās līdz kara beigām. Un mani kā vecāki gadagāji mobilizēs pirmām kārtām. Es drīz atgriezīšos. Nu, vispār varbūt līdz frontē nemaz netiks. Mēs atgriezīsimies un saimniekosim. Kalpes vairs neatļaus turēt. Paši tiksim galā. Jūs vīri varbūt arī tiksiet. Bet mēs ar Katrīnu, kad Dievs lopi dārzi. Mājas. Nu, kas tev ir šovakar, nu? Nu, ko tu tāds sašļuts esi? Kur? Gulēsim. Nu, tu taču drīz aizbrauksi.
palikušas tikai dažas dienas un dažas naktis.